Sveiki! Prieks jūs satikt šajā mūsu tikšanās sadzirdēt un būs sadzirdētam. Tiekamies trešdien 6. Un šodien mēs kopā gremdēsimies Šilas Prabhupādas citātā par to, cik Krišna ir laipns. Sāksim ar viņa citātu un pēc tam skatīsimies, saklausīsim, kā mēs viņu dzirdam. Līdz nošārēšu viņu. Jā, šeit. Tad visi kopā klausamies. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam. When Arjuna was seeing Krishna face to face, Krishna was teaching Bhagavad Gita. That seeing of Krishna, and when you read Bhagavad Gita, it is the same thing. There is no difference. Somebody, they say that Arjuna was fortunate enough to see Krishna face to face and take instruction. That is not correct. Krishna, he can be seen immediately, provided you have got eyes to see. Therefore it is said, Premanjana churita, prema and bhakti is the same thing. Premanjana churita bhakti vilochanena, santa sadaiva hridayesu viloka. I recite one story in this connection, that one Brahmin in South India, in Ranganath temple, he was reading Bhagavad Gita and he was illiterate. He did not know neither Sanskrit nor any letter, illiterate. So the people neighborhood, they knew that this man is illiterate and he is reading Bhagavad Gita. He is opening the Bhagavad Gita like that. Yes. So somebody was joking. Well, Brahmin, how you are reading Bhagavad Gita? He could understand that this man is joking because I am illiterate. So, in this way, Chaitanya Mahaprabhu also happened to be that day in the Ranganath temple, and he could understand that here is a devotee. So, he approached him and he asked, "My dear Brahman, what you are reading?" So he could also understand that this man is not joking. So he said, "Sir, I am reading Bhagavad Gita, I am trying to read Bhagavad Gita, but I am illiterate." So my Guru Maharaj said that you must read 18 chapters daily. So I have no knowledge, I cannot read, still Guru Maharaj said, so I am just trying to carry out his order and opening the pages, and that's all. I do not know how to read it. Chaitanya Mahaprabhu said that you are crying sometimes, I see. Then yes, I am crying. How you are crying if you cannot read? No, because when I take this Bhagavad Gita book, I see one picture that Krishna is so kind that he has taken the chariot driver, Sarathi of Arjuna. He is his devotee. So Sri Krishna is so kind that he can accept the position of a servant because Arjuna was ordering, "Keep my chariot here," and Krishna was serving him. So Krishna is so kind. So when I see this picture within my mind, I am crying. So Chaitanya Mahaprabhu immediately embraced him. That you are reading Bhagavad Gita. Without any education, you are reading Bhagavad Gita. He embraced him. So this is how he was seeing the picture. Because he was a lover of Krishna. It doesn't matter, he could read these slokas or not, but he was absorbed in love of Krishna.
and you have seen Krishna was sitting there and he was driving the chariot of Arjuna. This is required. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jā, tādi ir Šilas Prabhukādas vārdi, ko mēs šobrīd esam satikušies kopā sadzirdēt un saklausīt. Sadzirdēt Šilu Prabhukādu, Krišņu Čaitaņu Mahāprabhu un šos vārdus, ka Krišņa ir tik laipnis, ka viņš ir kļuvis par sava mīlētāju, savu kalpu un vada viņa kaujas, viņa dzīves, viņa izvēļu un nozīmīgu jautājumu ratus. Jā, Linda, Inese, kur no jums gatava sākt ar padalīšanos, ko jūs dzirdējāt šajā teiktajā? Es šo stāstu biju dzirdējusi, jā. Atkal viņu dzirdēju un atkal aizdomājos par to, ka par tām mūsu sarunām, ko mēs esam runājuši, kad tās garīgās attiecības katram mums ar Dievu, tā ir kā ļoti tāda intīma istaba, un aiz aizskara mēs nezinām nekad, kuram cilvēkam ir kādas attiecības ar Dievu. Neatkarīgi, vai viņš šī dzīvē tur ir viena diena atnācis vai viena sekundi ienācis templī. Un kad tas nav slikti, ka cilvēkam ir zināšanas. Un tomēr ļoti svarīgi, kā viņš viņas pielieto. Pat ja viņam ir tur, ja viņš zina šastras, ja viņš zina sanskritu. Tas, kas manā uztverē ir svarīgi, manuprāt, kad neatkarīgi, cik mums ir zināšanas vai šastras vai sanskrits, jo mēs ejam dziļāk tajā, jo mēs vēl vairāk paliekam iejūtīgāki. Prasīgi varam būt pret sevi, bet ļoti, ļoti iejūtīgi un maigi pret citiem. Un tad pat laikā, jā, kad ir skolotāji, kas, jā, viņi ļoti daudz ir veltījuši saviem ļoti tuviem mācekļiem laiku un mīlestību, viņi var arī sabārt, bet viņi zinās arī, kā sabārt tā, lai māceklis progresētu. Es arī domāju, jo mēs vairāk praktizēsim garīgi, jo vairāk jutīsim tās ļoti, ļoti smalkās nianses, kā pateikt, kādā tonī pateikt, kādā sejas izteiksmē, mīmikā pateikt. Tāds mans pārdoms. Paldies. Paldies, Inese. Kā Linda? Vai jūs varat pajautāt, vai jūs pareizi sadzirdējāt, sajūtāt Ines teikto? Jā, tas, ko es sadzirdēju, ir tas ļoti interesants, tāpēc, ka pilnīgi savādāk nekā es sadzirdēju, kas man vienmēr ļoti tā kā, patīk. Tas, ko Ines sadzirdēja, kā attiecības ar Dievu ir intīms process, un katram viņš ir tā kā savādāks, un viņš ir tā kā aiz aizskariņa, kur patiesībā no malas ir grūti ielūkoties, un tas ir tāds kaut kas tāds, tā kā sakrāls un tāds tā kā slēpjams pat no citiem varētu būt. Un tas, kā Inese teica, kad zināšanas, tur bija tā kā pieminēts, ka viņš bija analfabēts, ja, ka viņam nebija augstākās izglītības un grādi maģistra vai kas, un viņš tomēr varēja saskatīt un sajust to būtību. Un stāsts ir par to, kā zināšanas pielieto. Un par tēmu, kad pret sevi tā kā
prasības, kaut kādas varbūt prasīgāku attieksmi noteikti un pret citiem tā kā labestīgāk un iejūtīgāk. Un tas ir tas, kā es sapratu, kā Inese teica, ka tas nāk ar laiku un ar praksi. Un arī, protams, ar laiku un praksi nāk stāsts, ka skolotājs tev var sabārt, nevis tikai slavēt. Sākumā liekas, protams, ka vispār neiespējamā misija, kad kaut ko tādu var pateikt, bet droši vien, kad ar laiku nāk arī tā sapratne, kad arī sabārt var tā, lai tas radītu progresu. Vai es sadzirdēju Inese pareizi? Jā, paldies, Linda. Es jūtos pilnībā sadzirdēta. Vēl ko es gribēju vienu svarīgu niansu arī piebilst par to, būt kritiskākam pret sevi, arī just, kurā brīdī un cik, lai arī pats sevi paceltu, nevis nolaistu lejā. Vēl tāda piebilde, jā. Būt saudzīgam kaut kādos brīžos arī pret sevi, nespiest. Visu laiku arī tā turēt roku uz pulsa arī uz sevi. Un to arī ar laiku. Jā, paldies, Linda. Ja var Linda vēlreiz pārjautāt, vai arī šo niansu sadzirdējām, mēs tik sākumā iešūpojamies, jo Ines vēl gribēja tieši vēl šo pielikt klāt tam, ko jūs teicāt. Jā. Protams, kad sevi jau visgrūtāk ir novērtēt. Sevi jau tu tā kā, no malas neredzi, no malas nedzirdi, ja, tikai tā vari tā ļoti lielos vilcienos saprast kaut ko. Nemaz tik vienkārši tas. Protams, labāk ir kāds to no malas sabar. Tā gandrīz vai tā. Tas, ko es gribēju pateikt, kad ar laiku mēs iemācāmies arī sevi pavērot no malas, kad mēs ejam dziļāk tajā visā praksē arī sevi. Es domāju, ar gadiem mēs iepazīstam arī sevi un sajūtam, kurā brīdī mēs esam pārāk skarbi pret sevi. Es domāju, ka tas ir laiku, ar gadiem, ar dzīvēm. Jā, paldies, Ines un Linda. Un tiešām es uzreiz radās man tāda patīkama intriga, ka jūs teicāt, es sadzirdēju citu aspektu. Padalieties, lūdzu, ko jūs sadzirdējāt šajā citātā. Es godīgi sakot arī nedzirdēju pirmo reizi šo stāstu. Bet es, protams, šobrīd klausējos kaut kā tā kā netik virspusēji iespējams, un es kaut kā mēģināju iztēloties, kā gan tas tur tā bija, tā kā kino tādu redzēt. Tas jā, un teorētiski it kā saproti, kad lasot grāmatu, tu nonāc tajā miedarbībā ar dievišķo enerģiju. Tā teorētiski tu tā kā saproti. Bet nākas konstatēt, diemžēl, ka manas acis laikam vēl nav tik ļoti redzīgas tā kā šajā jautājumā, kad es reāli neredzu tādu bildīti. Un es patiesībā arī tā klausoties, es domāju, tajā Bhagavad-gītā taču ir tāda bilde, ja, mūsu šobrīdējā izdevumā. Un es domāju, kas tad tur, ja, viņš ieraudzīja bildīti un tā kā, uzrunāja. Bet tad saprot, ka tur jau tajā izdevumā diez vai bija krāsains bildīts kā šobrīd. Un tad ir kaut kā pilnīgi tas viss, tas vēstījums tā kaut kā pagriežās savādāk, ka tā bildīte tomēr tika ieraudzīta no iekšpuses, ja nevis grāmatā. Jā, un tad saprot, ka patiesībā tā ir tāds augsts līmenis, ja cilvēks var kaut ko tādu ieraudzīt. Man ik pa brīdim liekas, ka kaut kā gandrīz vai ir otrādāk, kad tā kā mani kāds varbūt vēro no malas, nevis es redzu kaut ko iespējams, ka dažreiz ir tā, kad
it kā likās, ka tas varbūt ir veids, kā Krišnam mani ievērot, un es sāku domāt, arī laikam nav īsti korekti, tāpēc, ka, paramatmas veidā jau tāpat viss tiek redzēts, ja, tā kaut kādas tas pārdomas. Un tas arī, ka, intelekts un izglītība it kā nav svarīga šajā momentā, un it kā tas visiem ir tik ļoti pieejams, un nekādas speciālas tur opcijas nav vajadzīgas, bet tā pašā laikā tā ir neiespējamā misija. Kaut ko tādu, es nezinu, vai pat šajā dzīvē kaut kas tāds izdosies, ja? Tā. Tā kā viņš tā kā saka, ka, tā vienkārši tas viss ir, jā, ieraudzīja, jā. Bet, tā kā tas ir iespējams laikam tikai, ka ja ir kaut kāda, nezinu, īpaši Dieva žēlastība, tā, nezinu, latviski bezpričinai mīlestība. Kaut kas tam līdzīgs, kad notiek. Tādā ziņā. Tā es tā kaut kā domājot par manas domas. Paldies. Paldies, Linda. Tad es mēģināšu jums pajautāt, un tad lai mums nav tā, ka es pats atbildu pats sev, tas pajautāšu Lindai, un tad Ines pēc tam man. Ja? Tātad, Linda, vai es precīzi jūs sadzirdēju, ka jūs tā kā šo citātu dzirdat jau iepriekš, bet šī mūsu tikšanās trešdienās 6 jums palīdz tā kā iegremdēties un gatavojoties šim brīdim, ka jūs tā kā gribat runāt par to, daudz dziļāk pārdomāt. Jo, ja es uztveru, ka tad, ja mēs vienkārši klausamies pie sevis un man citam nekas nebūs jāsaka, tad mēs viņu kaut kā klausamies varbūt vienā līmenī. Un es tagad iedomājos, ka es varbūt pusstundu, bet reizēm pat mūsu sarunas aiziet uz 3 stundām. Es tagad runāšu par tām 5 minūtēm. Tad es tā kā mēģinu viņu tā kā iegremdēties viņā dziļāk, vai tas bija tas pirmais, ko es sadzirdēju? Jā, noteikti, tāpēc, kad ja pēc tam jāatskaņo tas viss, kā tu esi sapratis, tad tev nav variantu, vienkārši ir jāiegremdējās. Jūs precīzi uztverat, ka šīs mūsu tikšanās jums arī palīdz to pašu, ko jūs jau esat darījusi pirms šīm tikšanām, tā kā iet dziļāk un arī tie pirmie vārdi, ko jūs teicāt, redz, cik interesanti, Ines, es nemaz tā nedzirdēju. Ka mēs klausoties otru par to pašu tiekam vēl dziļāk, nestoties to, ka jūs jau esat domājis vairākas dienas par šīm 5 minūtēm. Un tad otrs, ko es no jums sadzirdēju, kad ja mēs tagad iedomājamies mūsu šodienas Bhagavad Gītu, kāda viņi ir, tad tur atverā ar bildīti, un tur tieši šī bildīte ir, ko Krišna sēž ratos kā rata vadītājs, un Arjuna viņu vada, savu vadītāju, norāda, kur braukt. Bet tā, ka jūs domājat, ka tais laikos, kas bija 500 gadu atpakaļ, ka grāmatas rakstījis tādām kantainām, un Indijā viņas rakstīja uz palmu lapām. Tas bija palmu lapas šādā veidā sagrieztas. Tad bija tāds irbulīts, ar ko iegriez iekšā burtus, un tad tajos iegrieztajos burtos ielika kaut kādu pulverīti, kaut kādu krāsveidu pulverīti, ar ko tos burtiņus uztaisīt ciet. Un ka viņš tintās plāksnītes uz priekšu, tur vienkārši burti, un tad jūs sāk domāt, kā tad viņš redz. Un tad tā bildīte vairs nenāk no grāmatas vai interneta, kur mēs varam 1000 bildes pāršķirstīt ar Džunu un Krišnu, bet tā bilde nāk no viņa iekšpuses. Un kad tad tā ir pavisam cita bilde, ko viņš redz, nevis mēs no malas, vai tas bija otrs, ko jūs teicāt? Jā, es tieši tā, es arī redzēju, ka tās ir plāksnītes, ko viņš tā kā rullē, tā kā kaut kā tā, tā es ieraudzīju. Un, un tas, kad nebija, tipogrāfijas un drukātās bildītes tādā momentā, tas bija interesanti. Tā ir bilde, ko es ieraudzīju. Jā, un tā ir bilde, ko jūs savukārt tagad ieraudzījāt no iekšpas, balstoties uz jūsu sajūtām, pieredzi, uz to, ko es redzēju apkārt. Un visticamāk arī šis brāmanis kaut kur apkārt bija redzējis gleznojumus tempļos, un joprojām ir tradīcija, ka viens veids, kā veidot dievības, ka viņas zīmē
smiltīs zīmē uz sienām, vai kā Tibetas mūki, viņi taisa šīs mandalas, no smiltīm taisa pusgadu un pēc tam ieber upē. Un tad trešais, ko es no jums sadzirdēju, šis aspekts, cik tas ir būtiski, ka viņš var ieraudzīt to un būt šajā plūsmā, šajā vibrācijā un tādā veidā lasīt šo grāmatu, kaut arī no ārējiem faktoriem viņš ir analfabēts. Viņš nemāk lasīt. Un, ja tu nemāk lasīt arī to, ko Šrila Prabhupāda atveidoja, kad viņa tā lasīšana bija UAEA, un tajā pašā laikā viņš seko šim skolotāja norādījumam, ka skolotājs arī zina, ka viņš ir analfabēts. Bet viņš sekojot skolotāja norādījumiem, esot analfabēts, ir piedzīvojis šo Dieva personīgo klātbūtni, un ka jūs aizdomājat par to, cik tas ir reāli man tagad šeit, un vai es tā varu tik tiešām redzēt Krišnu viņa personiskajā veidolā tajā brīdī, kad es atveru Bhagavad Gītu un lasu. Jā, Linda, vai vēl ir kaut kas tāds, ko jūs mēģinājāt teikt, un man neizdevās sadzirdēt kāds aspekts? Nē, jūs perfekti sadzirdējāt, un es esmu ļoti priecīga, ka jūs pat tas, ko es teicu, pat vairāk viņu kaut kā sakarīgāk pastāstījāt. Paldies. Man liels prieks, un mēs šobrīd mācāmies sadzirdēt un būt sadzirdēti, un mēs arī ar Ines mājās ģimenē runājām par to, ka tas sāk arvien vairāk ieieties arī Ines bērndārzā audzinātāju, un es lūkšu vēlāk, ja viņi pastāstīs par sevi, bet ieietās tas, ko tagad mēs darām mazliet bērnišķīgi, mēs lietojam formāli, vai es tev pareizi dzirdēju, vai es tev sadzirdēju, jā, tu man sadzirdēji, jā, vai tu to teici, jā, tagad gan es jūtos sadzirdēt, un te var redzēt, ka Linda stāsta, un vienā brīdī Ines māja ar galvu, tas nav, un tad māja ar galvu šitā, un kad tas ieietās, jā, tiešām paldies, un mēs līdziesim pirmo apli ar mani, un tad iesim dziļāk, ko mēs vēl varam ieraudzīt šajā tekstā. Kas man uzrunāja šis stāsts arī, Linda un Ines, kā jūs jau teicāt no savas puses, kad šo stāstu klausoties tagad priekš šīs tikšanās, es atkal eju caur citu skatījumu. Šis ir tas stāsts, ko Radhananda Svāmī, Šrila Prabhupāda un daudzi stāsta lekcijās, un man brīžiem liekas, ka varbūt es kaut kādu 50 vai 100 reizes esmu to dzirdējis. Tas, kas man tagad saviļņoja, kad mēs domājam par to tīri no latviešu aspekta. Ja es tīri iedomājos, ka šo stāstu es vēl nereizi neesmu stāstījis latviski, un pirmais, kas man iekrita prātā, ka es domāju par šo latviešu valodu, ka mēs lietojam kaujas ratu vadītājs, automašīnas vadītājs, lidmašīnas vadītājs. Un mūsu valodā kaujas ratu vadītājs, viņš ir vārda forma tieši tāpat, kas uzņēmuma vadītājiem, valsts vadītājiem, armijas vadītājiem. Taču citās valodās, teiksim, ja mēs skatāmies driver vai šafjoru, tad vadītājs viņam ir cita vibrācija. Anglijā mēs nesam country driver, mēs nesakām valsts drivers. Tur ir leader of the country, un tas ir. Un citās valodās vadītājs ir kalpa vai tādā pazeminātajā formā. Jo tas vārds viņam norāda uz zemāku rangu pret apkārtējiem. Un tas ir tas, kas arī bija šais aspekts, ko mēs varbūt neieraugam uzreiz šai stāstā, ka Dievs šajā gadījumā ir kļuvis par pazemīgu kalpu tam, kas viņam kalpo. Un Linda un Ines, vai jūs varat iztēloties, ja es jums pajautāšu, kādā veidā Arjuna, esot Krišnas mīlētājs, kādā veidā viņš vadīja Krišnu, kur griezt, pa labi, pa kreisi, apstāties ātrāk, lēnāk, vai jūs varat iztēloties, kā tas ir?
var pateikt. Vat kā viņš viņam nodeva komandas? Teica, cienītais Krišna, vai jūs lūdzu varētu, vai es jums varu mīļi palūgt, lūdzu, kā jūs varat iztēloties, Ines Linda? Kā Arjuna vadīja Krišnu? Nu, tas, kas man nāk prātā, es iedomājos, no vienas puses Krišna ir vadītājs. No otras puses Arjuna ir vadītājs. No vienas puses ir tā, kad Krišna tā kā kalpo Arjunam vedot ratus. Atkal no otras puses Arjunai pilnībā atdevies Krišnas vadībai. Un tad ir vispār sajūta, ka tur vairs nav ķermeņa, bet tur ir divas dvēseles. Virsdvēselē pati dvēselē pats Krišna un otra dvēselē. Un ka viņi vispār tā kā, tanī līmenī, tā kā viens ar otru sadarbojās ar mīlestību un jūt, kurā brīdī kam ko izdarīt. Tas, kas man tā nāk prātā. Paldies, Inese, jūsu aspektu. Un kā Linda, jūs redzat, kā Arjuna nodeva komandas Krišnam, kur braukt, kur griezt, kur negriezt? Labs jautājums. Es neesmu nekad domājis tā. Skaidrs, kad pilnīgi bez tekstiem diez vai iztika, ja? Kaut kā gan jau, ka tas skaļi tika teikts kaut kā arī. Bet, tā kā Inese saka, tā miedarbība jau arī notiek smalkākā līmenī un arī iespējams, kaut kādā momentā bez vārdiem un kaut kādā momentā varbūt pat Arjuna, tā kā īsti nav galvenais. Viņš pat varbūt viņš pat nezina to, viņš Krišna kaut kādā momentā tomēr viss jau notiek pēc Krišnas gribas, jā. Piemēram, ja Arjuna saka pa kreisi un Krišna piekrīt, ka tiešām tā ir labi un pareizi, tad iespējams, ka tā arī notiek, bet tas tā, kas man pirmais ienāk prātā, es katrā ziņā neesmu domājis tieši kā tas notiek. Jā, tiešām paldies, Ines un Linda, ka jūs padalījāties ar savu tām izjūtām, un tas jūsu stāstījums man ļauj ieraudzīt, cik palīdzoši ir, ja mēs zinām arī šīs vēsturiskās detaļas. Tos, ko mums mācīja garīgie skolotāji, skaidrojot, ka tajā laikā šos 5000 gadus apakaļ, tik tiešām rata vadītājs tā bija viena no sabiedrībā ļoti zemas kārtas nodarbēm. Un tajā laikā brāmani kšatrī tā bija sabiedrībā ļoti prestiža kārtas nodarbe. Un rati bija uztaisīti tādā veidā, kad Krišna ar galvu sēž tai vietā, Krišna galvas ir šeit, ja mēs iedomājamies, ka viņam galva, kur Arjunam ir kājas. Un te Krišna sēž priekšpusē ratos, un te ir Arjuna, un Arjuna stāv kājās un šauj ar loku. Iedomājieties, ka tur ir simtiem tūkstošu ziloņi, kas brēc, kas kliedz, tur ir loki, tur ir bultas, tur ir vāles, tur tiek cirstas galvas nost, lido rokas pa gaisu, sprāgs bumbas, artilērija, un tas viss notiek. Un tā laikā pateikt, cienītais Krišna, lūdzu, brauksim tā lēnām un pa labi, tas tai procesā tā nenotiek kaujas laukā. Jo tad, ja viņi brauc zaļumos skatīties ievu ziedus Gaujas krastos, tad viņš var mierīgi pateikt, pabraucam uz priekšu tur mazliet. Bet kaujā tas notiek tādā veidā, kad Arjuna, cīnoties ar loku un bultām, viņš tajā brīdī, kad vajag viņam griezt pa labi, viņš ar labo kāju spēr Krišnam pa labo plecu. Un tad, kad viņš iespēr viņam pa labo plecu, tad viņš zina, ka viņam jāgriež pa labi. Un tad, kad pēkšņi viņam vajag izvairīties no vai kaut ko apbraukt, viņš spēr Krišnam pa kreiso plecu. Un tad Krišna griež pa kreisi. Tad, ja viņam vajag braukt uz priekšu, tad viņš Krišnam spēr un Krišnu gāž tā kā uz priekšu, spēr viņam pa muguru.
Un tad, kad viņam vajag piebremzēt, tā kā ar tādu gāzi un bremzes pedāli, viņš viņu velk atpakaļ. Jo viņam abas rokas ir aizņēmts ar to, ka viņš šauj ar bultām, viņš izvairās no bultām, un viņam viss acis ir to, tas vienkārši viņa kājas, tāpat kā automašīnā, viņas vada pedāļus. Un tie viņa gāzes un bremžu pedāls un stūra pa labi, pa kreisi, tie ir dažāda veida sitieni, ko viņš izdara. Un 18 dienas no agra rīta līdz vēlām vakaram Krišna viņš to darīja. Arjuna viņu vienkārši daudzīja visu laiku. Un tas nav vienīgais, ko dara ratu vadītājs. Ratu vadītājs pamostās pirmais, un viņš ieiet sakopt un pamodināt, pabarot zirgus, kamēr Arjuna vēl gatavojās un liek savas bruņas un gatavojās liet kaujā. Un tad, ja zirgiem kaut kas notiek, vai ratiem kaut kas notiek, saķerās pavadas vai vēl kaut kas, tad viņi apstādina ratus. Un tad visu to krāmē tīra maina Krišna, šajā gadījumā ratu vadītājs. Un katru reizi, kad Arjuna pienāk pie ratiem, tad ratu vadītājs pienāk, iedod viņam roku, tā kā mēs redzam, ka mēs palīdzam sievietēm iekāpt autobusā, tad 5000 gadu atpakaļ šādā veidā rata vadītājs iedod roku, un braucējs viņš iekāp karietē, jo viņa ir augsta. Viņš stāv tajā vietā, kas ir Krišnam līdz pleciem, tā ir augsta vieta, viņš palīdz iekāpt. Tieši tāpatās, ka rata apstājās, Krišna palīdz izkāpt. Citiem vārdiem, Krišna ir pilnībā nostājies tajā pozīcijā, ka viņš ved ne tikai viņa garīgo emocionālo daļu, vai tas, ko Ines jūs minējāt, virsdvēseles daļu, izvēļu daļu, bet tīri fiziski. Un tur aprakstīta tāda vieta, ka viņi vienā brīdī bija, ka cīnījās un karoja, un zirgi bija tik ļoti piekusuši tajā, ka viņi vairs nevarēja tālāk ļāt. Un tad ar Krišna apstājās, un ar savu dievišķo veidu viņš radīja ezeru un zaļu zālīti. Viņi apstājās, viņi šitien te Arjuna izkāpa ārā, viņi izjūdza laukā zirgus, viņus mazgāja, tīrīja, baroja, lai zirgi varētu atkopties, savākties. Viņi varētu atpūsties atkal tālākā kaujai. Un tad Krišna pats personīgi mazgāja zirgus un masēja ar Arjunam rokas, kas viņam bija piekusušas. Un viņš kopa gan Arjunu, gan Krišnu. Un tā kā es iedomājos no tā, ka mūsu valodā latviski mēs sakam vadītājs, tad pēc būtības tā arī ir tā vadītāja loma latviešu valodā. Ka no vienas puses sabiedrība ir kā valsts vadītājs, uzņēmuma vadītājs, skolas vadītājs, direktors, it kā viņš ir priekšgalā. Bet no otras puses viņš jau kalpo, vada un rūpējās par visiem padotajiem. Bet tikai tāds vadītājs, viņš var būt veiksmīgs, ka viņš ir visu savu padoto kalps. Un ja viņš vienkārši cenšas stāvēt priekšā kā tāds pāvs un izrādīties un tagad citus izkalpināt, protams, viņš var uz kādu laiku varbūt despots, bet tāds vadītājs viņš nevar ilgi tur noturēties. Un ka tieši šajā vietā tā latviešu spēlē, ka ratu vadītājs ārēji viņš skan, ka viņš ir noteicējis situācijas. Bet iekšējā pozīcija, ka viņš visiem kalpo. Un kalpo šai ziņā arī tīri fiziski ikdienā es sajūtu, ka Dievs mums kalpo, ka Dievs rada visas tās situācijas, kas ir Dievs ir radījis zemi, gaisi, sauli. Dievs rada cilvēkus, mums riņķī izvēles, notikums. Viņš rada ar vienu mīlestības mērķi, lai mēs izaugtu, lai mēs paceltos. Un tas ir tas, kas man ļoti pacēla šīs pārdomas par to vadītājs. Krišna ir Arjunas vadītājs, Krišna ir mans vadītājs, Krišna ir mūsu vadītājs. Tādas man radās pārdomas. Es tā saprotu, ka es dodu atgriezenisko saiti. Jā, ja varētu 3 minūtēs, jo tam mums noslēgsies 40 minūšu sesija, un tad varēsim turpināt otrā sesijā gremdēties. Labi, mēģināsim, jā.
Tas, ko es uztveru no jums, Džanaka, ka jūs jau vairāk nekā 100 reizes esat dzirdējis šo stāstu, un katru reizi sadzirdat viņu pilnīgi savādāk. Un šī gadījumā savādāk no tā viedokļa, kad latviešu valodā, kad ļoti pievērsāt uzmanību tieši kā latviešu valodā tas skan. Un ka latviešu valodā ir dažkārt, es tā uztveru, kad pat ļoti mainās nozīme, tieši, kad mēs latviski klausamies no tās latviešu valodas. Zemtekstas vadītājs, jā, ko jūs izvērsāt ļoti, jā. Kaut kad citreiz ir tā, kad aizdomājos, bet ne tik ļoti, jā, kad tas, manuprāt, visu laiku kaut kā ļoti bieži pazūd. Tas vārds vadītājs no tāda viedokļa, ka viņš kalpo, ka vadītājs kalpo, rūpējās par kolektīvu, un tad kolektīvs ārpusēji atbildot rūpējas arī par vadītāju, un tad veidos tā sadarbība savā starpā. Kad nav tā, ka vadītājs tā kā pāvs nostājās priekšā un paziņo, ka viņš ir vadītājs. Un tagad visiem tagad viņam jākalpo. Tas ir viens, un otrs bija tas, kad es biju dzirdējusi no tām vēsturiskiem stāstiem, filmām, kad tajos laikos, veidiskajos laikos, kad tas, kas vadīja ratus, tā bija zemākā kārta, un kas kalpoja kšatrijiem, valdniekiem, kas vadīja karaspēku arī karavīriem. Un es tā neaizdomājos, ka viņi ir arī kad tiek izmantoti kā pedāļi, ka tur uz priekšu, uz apakaļ, uz sāniem, un tad tā aizdomājos, ak, Dievs, cik daudz tur ir sitieni, grūdieni, un cik ļoti jābūt viņiem ratu vadītājiem, ļoti fiziski spēcīgiem, trenētiem, gan fiziski, gan emocionāli, gan psihiski, man liekas, ka ļoti dažādās jomās, ļoti trenētiem, lai to visu varētu arī izturēt. Ieliekam šeit komatiņu, un tad ieejam no jauna, tad būs otrā daļa.